Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Esiet sveicināti, skatītāji! Vēl viena nedēļa ir aizritējusi, un mēs atgriežamies. Jā, novēlu jums neslimot tā, kā man tas sanāca pagājušajā nedēļā, tāpēc dzeriet daudz karsto dzērienu un saudzējiet savu veselību. Cerams, ka esat ērti iekārtojušies divānos pie televizora ekrāniem vai arī skatieties mūsu YouTube kanālā. Un skatīsimies, ko mēs jums šodien raidījumā piedāvājam. Ielūkojamies Rīgas satiksmes tramvaju depo. Sabiedriskais transports tiek mazgāts gan no ārpuses, izlaižot caur birstēm, gan arī iztīrīts no iekšpuses. Multfilmu pagātne un tagadne. Tieši to mums vajag mūsu bērniem rādīt. Veselīgs dzīvesveids, tas ir tas, uz ko mums ir jātiecas. Uzreiz pēc treniņa stundas laikā vajadzētu paēst. Un salabojiet savu vāģi. Vienmēr sarežģījums ir kaut ko jaunu iemācīties, jo pirmās reizes nevienmēr sanāk. Rīgas ikdiena diena nav iedomājama bez sastraugumiem. Tādēļ reizēm labāk uz savu galamērķi doties ar sabiedrisko transportu, nekā kāpt iekšā savā ērtajā automašīnā. Daļa no mūsu Kivī komandas bieži brauca tramvaju, tāpēc mums likās gana interesanti palūkoties uz tramvaju depo ikdienu. Mēs atklāsim nākamajā sižetā daudz interesantu faktu. Rīgas ielās katru dienu 81 maršrutā izbrauc Rīgas sabiedriskais transports. Varam vienīgi nojaust, cik daudz soļu katru dienu iziet cauri tramvaju, trolejbusu un autobusu saloniem. Es uzskatu, ka tikai vasaras sezonās, jo vasarā pārsvarā viss ir savs. Un ziemā visiem ir slapjas kājas, un ziemā viņi ir visi ar dubļiem trolejbusu. Я бы сказала, даже не та частота, которая вот там внешне, да, а то там, кто, например, едет, да. Всякие ситуации бывают, как бы мы, конечно, понимаем, все мы люди, что людям тоже надо ехать, но бывает очень сложно ехать, если ты едешь далеко. Mēs braucu ar trolejbusiem ar 12, 25, tur vienmēr ir tīrs un labi, bet ar 5 tramvaju tur ir nevisai. Есть там такие у нас люди, бездомные. Вот они там часто спят. Это раздражает жутко, от них пахнет очень сильно. Mēs nolēmām ielūkoties Rīgas satiksmes 5. tramvaju depo un uzzināt, kā tiek tīrīti tramvaji. Katru dienu tiešām uz līnijas iziet apmēram 800 transporta vienības. Tie ir gan autobusu, gan trolejbusu tramvaji. Atgriežoties no līnijas, sabiedriskais transports tiek mazgāts gan no ārpuses, izlaižot caur birstēm, gan arī iztīrīts no iekšpuses. Iztīrīta grīda, izmazgāta, noslaucīta putekļi. Un reizi mēnesī tramvajiem un vispār sabiedriskajam transportam ir padziļinātāka tīrīšana, kur viņi tiek apstrādāti ar speciālajām dezinficējošām tehnoloģijām, lai likvidētu kaut kādus vīrusus, baktērijas un tā tālāk, kas saglabājas aptuveni mēnesi, un pēc šī mēneša atkal tiek veikts šāds cikls. Ja ir kādi grafiti bojājumi, apzīmējumi un kādi vandaļu darbi, tad tas prasa jau rūpīgāku darbu, viņi visi tiek aizkrāsoti un šie vandaļu bojājumi, ķēpājumi tiek likvidēti. Tie ir vairāki 100 tūkstoši eiro, ko mēs katru gadu maksājam, lai šādus nedarbus arī likvidētu. Kas vēl tiek darīts, kad atgriežas transports no līnijas, viņi visi tiek pārbaudīti, pārskatīti, vai viņiem nav kaut kādas avārijas bijušas, vai nav kaut kāda ārpuses skrāpējumi, viss tiek fotografēts un viss tiek arī saglabāts arhīvā. Rīgas satiksmes transporta parks ir viens no mūsdienīgākajiem un modernākajiem vispār Eiropā un Baltijas valstīs jau noteikti. Rīdzinieki var lepoties ar lieliskajām pārvietošanās iespējām savā pilsētā. Tādēļ darīsim visu iespējamo, lai kārtība un tīrība transportā kļūtu par mūsu ikdienu. Tikko redzējām, ka pa Rīgas ielām pārvietojas gan jauni, gan veci tramvaji. Līdzīgi tendenci mēs varam novērot savos televizora ekrānos, ja šo visu attiecinām uz multfilmām. Man personīgi patika Ledus laikmets. Es savā bērnībā fanoju par Šreku, taču mūsu reportieri Kristiāni vēlējās uzzināt par multiplikāciju filmu vēsturi. Skatāmies to tālāk sižetā. Pirmā multfilma radusies 20. gadsimta sākumā. Džeims Stjuarts blaknots izveidoja filmiņu no vairākiem zīmētiem attēliem. Izmantojot stop motion fotografiju metodu, viņš uzzīmēja attēlu vienā stāvoklī, nofilmēja to, tad zīmējumu pamainīja, tad atkal nofilmēja, un tā turpināja daudz reižu, pēc tam safilmēto materiālu lika kopā kinolentā.
Nākamais ievērojamais darbs bija Winstora McCoy 1914. gadā izveidotā 3D multfilma, kuras galvenais varonis bija dinozaurs Gertijs. Tehnoloģijām attīstoties, multfilmas kļuva krāsainas. Sākumā tika zīmēts skices ar zīmolu. Pēc tam caurspīdīgas, elastīgas plastmasas lapas uzlika uz skicēm un ar tinti pārvilka kontūrus. Tad vajadzīgos laukumus aizpildīja ar krāsu. Krāsas tika jauktas lielos daudzumos, taču krāsotājiem tās izdalīja mazos trauciņos, lai nodrošinātu to, ka krāsu toņi ir vienādi. Gatavo plasmasas plāksni ielika ietverā, lai tā nekustās, tad nofilmēja to un tā atkārtoja ar visām nākamajām plāksnēm. Visbeidzot, gatavo materiālu nes uz montāžu telpu, kur safilmētie attēli tika graizīti un likti kopā kinolentā. Pētot šo tēmu, uzzināja, kā radušies Simpsonu ģimenes vārdi. The Simpsons named after my own family. I wasn't particularly feeling creative in that 15 minutes, so I quickly named them after my own family. I do have a father named Homer, a mother named Margaret. Marge is close. I thought Marge was a slightly funnier name, and I have two younger sisters, Lisa and Maggie. I thought if I made the main kid Matt, that would be a little too obvious, so I changed him to Bart. Un interesanta sakritība Flintstone tapšanas laikā. Now I heard that the actress who played the voice of Wilma actually gave birth to her child on the same evening. Exactly, yes. Right. Yeah. That's Jean Vanderpyle. Yeah, that's an interesting coincidence. Well, we told her to do that, you know. We wrote into the script. Pievērsāmies arī tam, kas notiek Latvijā. Pašlaik tiek veidots leļu animācijas filmas, plastilīna animācija, kā arī zīmētās multfilmas. Tam visam valsts šajā gadā ir atvēlējis 393 741 eiro. Lai noskaidrotu precīzāku informāciju par to, kas notiek animācijas filmu veidošanas procesā, devos uz Rīgas kinostudiju uz sarunu ar avārijas brigādes režisoru Daci Rīdūzi. Tieši leļu animācijā arī daudzas lietas ražošanas procesā atvieglo tas, ka mēs šobrīd varam izmantot, piemēram, datoru, tieši strādājot un veidojot animācijas, tās mazās leļu kustības, kad ir programmas, ar kuru palīdzību mēs varam kontrolēt, kāda kustība tiek veidota, kāda bija iepriekšējā kustība, un tad viņas jau pašā procesā salīdzināt un izvairīties no dažādām kļūdām, no kaut kādām, es nezinu, tur kadrā, ja palikusi nagliņa, tad to var laicīgi pamanīt un izņemt ārā, kas, teiksim, pirms tiem 90. gadiem, kad notika pamatā filmēšana ar kino kameru uz kino filmas, kad visas leļu kustības tika vienkārši safilmētas, un tad filma tika sūtīta uz laboratoriju, attīstīt, un tad, teiksim, pēc 2 nedēļām šis gatavais materiāls tikai tika apskatīts, un ja tad pamana, ka tur vai dieniņa vienā vietā izkustējusies kokam lapiņa, kas galīgi tur tā kā neiedarās. Tad gadās, ka pēc tam viss bija ļoti bieži jāpārfilmē šis te kadrs dēļ kādām mazām kļūdiņām. Tāda profesija leļu animators nemaz Latvijā apgūt tā oficiāli nevar ar diplomu, saņemt diplomu ar šādas profesijas nosaukumu. Un arī šeit cilvēki, kas šobrīd strādā un ir noturējušies ilgāku laika periodu, viņi pamatā to visu ir apguvuši patiešām šeit uz vietas, jo tā leļu animācijas profesija, viņi sevī apvieno ļoti daudz dažādas lietas. Un konkrēti manā gadījumā man arī nodara patiesībā viss, ko es esmu līdz tam mācījusies, un tas ir tāds dažādu lietu savienojums. Režisori pastāstīja, kādēļ netiek veidots nekas līdzīgs ārzemju multfilmām. Nav mums tā finansiālā situācija tik laba, lai eksperimentētu un izdarītu un pēc tam domāt, tas ir forši to, kāds skatās vai neskatās, vai tas ir vajadzīgs vai nav, jo ir diezgan smalks tas siets, kuram tiek izsijāti cauri visi projekti, kas pretendē uz valsts finansējumu. Līdz ar to man liekas, ka tādām viegliprātīgām idejām ir diezgan varbūt pagrūti tikt realizētam. Protams, ja ir autors, kurš to visu veido par savu naudu, tad varbūt tādi arī ir, es nemaz nezinu. Bet man liekas tā, kas aiziet tādā plašākā
plašākā skatījumā, tad es tādas neesmu sastapusi. Nu, man liekas, ka tas varētu būt viens par iemeslu, ka pie mums veido tik maz to filmu, ka katrs tas projekts tiek ļoti vērtīts un pārstrādāts un izstrādāts, ka varbūt arī tas rezultāts ir tāds kvalitatīvāks. Viņa arī padalījās informācijā, kā latviešu bērni uzzina par šīm animācijas filmām. Ne ļoti bieži mūsu filmas rāda televīzijas kanālos, un arī ļoti bieži bērniem ir iespēja iet uz kinoteātriem skatīties tās mūsu filmas. Nu, tad šeit to mēs tā kā viņiem piedāvājam, un tad jau var arī redzēt gan tās reakcijas, gan pēc tam ir jautājumi ļoti daudz gan par filmu tapšanas procesu, gan par nākošajām filmām, gan viņiem ir savas visādas idejas. Bet kad būs filma tur par to un to un to un to, tā kā, nu, kad jau saskara ar tiem skatītājiem ir, tad jau, protams, ka tā interese ir jūtama. Latviešu pasakas un latviešu stāsti un vispār latviešu bērniem, man liekas, interesējušās tēmas, viņas jau ir vērts atdzīvināt uz ekrānu, un tieši to mums vajag mūsu bērniem rādīt. Veselā miesā, vesels gars. Es tev, Simon, piekrītu. Nāk ziema, tas nozīmē to, ka mūsu ēšanas paradumi būtiski atšķirās. Tādēļ ir svarīgi izvērtēt savu ēdienkarti un kārtīgi sabalansēt visus produktus, lai mēs uzņem pēc iespējas vairāk vitamīnu. Mūsu reportieris Arkādijs devās noskaidrot, kā dzīvot veselīgi. Oi. Jā, kaut kas ir jāmaina, bet aiziešu paēst sākumā. Sveiku, Simon, te Arkādijs zvana. Man vienkārši tāds jautājums, ja es gribu nomest lieko svaru, kaut kā uzturēt sevi formā, ko man darīt, kur man jāiet, ar ko ir jāsāk, tev kaut kāds padoms? Arkādijs pagājušajā nedēļā tieši atrada jaunu fitnesa studiju, un es tev varu ieteikt aiziet pie trenera Kaspara Ozoliņa. Un tieši rītdien 7 vakarā pie viņa ir treniņš DCH studijā. Tu noteikti var aiziet tur un painteresēties un pajautāt Kasparam kaut ko. Labi, tu esi man līdzi. Došos uz treniņu, bet pirms tam mērīšu savus parametrus, proti apkārtmēru un augumu. Visērtāk ir nokačēt kaut kādu programmu telefonā, lai visu laiku tā būtu pieejama, vai ieiet, tur paskatīties, kaut ko palasīt, ieteikumi, treniņi, tā kā pamēģināsim tādu programmu atrast. Lejuplādēju 2 aplikācijas. Vienu spāņu valodā, kuru nesapratu. Otrā aplikācijā man nebija skaidrs, kur un kādi dati ir jāievada. Turklāt tajā man vēl piedāvāja skarbas diētas, kurām neuzticos īpaši. Tāpēc devos pie Simonas ieteiktā trenera pēc padomu. Lūdzu. Iepriekšējais treniņš jau beidzas, un tagad palīdzēšu ar kādiem izvēlēties svaru, un mēs iesim.
Patiesībā jāpievērš uzmanību 3 lietām. Tas ir, kā jūs teicāt, uzturs, fiziskās aktivitātes un dzīvesveids. 3. ir dzīvesveids. Un par to 3. es vairāk to domāju kā par stresa līmeni. Jāsakārto tas dzīvesveids tā, lai nebūtu stresa. Kādēļ jātiek vaļā no stresa? Jo stress ir, runājot, tāda inde, viņi izstrādā ķermenī indi, un tas atkal pievelk tos nevajadzīgos. Tas ir visādi iekaisuma procesi, tauki un tā tālāk. Kaspars deva dažus padomus par veselīgu uzturu. Treknās, enerģētiski zemās cūgaļas vietā izvēlēties to pašu vistu, lai arī kas viņai tur būtu špricēts, tur botoks vai antidepresanti. Viss ir sašpricēts mūsdienās. Nav iespēja atrast lētu, ekoloģisko, bioloģisko gaļu. Kartupeļus var ēst tikko kā tie ir novākti, un kad tu tos vāc rudenī, ja? Tagad varbūt pēdējās uzturvielas ir viet ārā no tiem kartupeļiem. Un pavasara kartupeļi vienkārši tukšas kalorijas, ko jūs apēdat, un tās pa taisno aiziet rezervēs. Ja gribās attīstīt muskuli, tad jādod viņam olbaltumvielu. Ogļu hidrāti savukārt ir visāda veida dārzeņi un augļi un rīsi un griķi un kartupeļi un tā tālāk. Un starp tiem noteikti ir jāizvēlās veselīgāki un neveselīgāki. Un tas ir tikai viens jautājums, tikai googlē, un tad viņš pasaka, kas ir labs, kas ir slikts. Un tauki, starp citu, tauki nemaz nav tik neveselīgi. Tauki var būt labi, tad, piemēram, eļļas, kaut vai tas pats speķis ir daudz veselīgāks par baltmaizi. Kad iekrīt studenti iekrīt uz to, ka viņi cenšas atrast to ātrāko ēdienu. Tāpēc arī tas saucās fast foods, junk foods. Ātrākais ēdiens. Kas ir ātrākais, ko tu var dabūt? Jā, kebabs. Sviestmaize. Kebabs, starp citu, nemaz nav tik traks, tāpēc, ka tur tā mīkla ir ļoti maz, un tas nemaz nav tik slikts, jo tur ir gaļa un dārzeņi. Bet, baltmaize, sviestmaize, tas ir laikam sliktākais, ko var. Tur ir viss salikts iekšā, kas ir nesavienojams, kas ir grūti pārstrādājums un visi ļaunumi. Baltie milti, majonēze, vēl kaut kāda cūgaļa iekšā. Un ja jūs esat uzsākuši fiziskās nodarbes, tad atcerieties, ka uzreiz pēc treniņa stundas laikā vajadzētu paēst. Un paēst atkal to vajadzētu iedot degvielu tiem muskuļiem. Tās būs tās olbaltumvielas. Tikko ir noslēdzies 4 stundu garš treniņš. Tā man likās pēc sajūtām, jo sajūtas bija diezgan neierastas, godīgi sakot. Un tiešām daudz ko esmu padarījis. Man šķiet ļoti daudz sviedrus izlejis ārā. Un tas tiešām bija liederīgi. Jā, tad dzīvojiet veselīgi, dzīvojiet kārtīgi. Paldies par visu. Piesako Instagramā Kivī TV un DCH studija un komentē šīs reportāžas video ar hashtagu Kivī sporto, un tev būs iespēja laimēt DCH studijas 3 reižu apmeklējumu karti. Kā jau mēs visi zinām, ir jāsako līdz saviem ēšanas paradumiem un aktīvi jāsporto, bet ir vēl viens faktors, par kuru ir vērts aizdomāties. Tas ir silts apģērbs. Pagājušā nedēļā izsludinājām konkursu sadarbībā ar e-katus dizaineriem, kurā var laimēt šādu skaistu cepuri. Skatīsimies, kurš šos cepuri iegūs savā īpašumā. Tā, kurš tas būs? Tā būs Dace Batskane. Apsveicam! Kad esam padomājuši par savu veselību, tālāk ir jārūpējas par savām automašīnām. Bieži vien vadītājiem sanāk nedaudz noskrāpēt kādu bamperi vai pat nolaust mašīnai spāru. Šādā gadījumā ir jāgriežas pie kāda autorestaurācijas meistara. Par to plašāk sižetā. Katram šoferītim ir gadījusies kāda tehniskā ķibele ar savu automobīli. Tādēļ devāmies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kā tad autovadītāji rīkojas šādos gadījumos? Cenšos tikt galā pats, ir, kad nodod arī servisā. Vairāk jau pats satais. Lielākie remonti tikai сервиза. Пац uz ceļa var riepu nomainīt. Ну, это говорю, все зависит от обстоятельств, смотря какая деталь. Если какой-нибудь там бампер или что-нибудь в салон, тогда какая-нибудь декоративная какие-нибудь деталь, то можно брать и, конечно, и бэушные, если установленные, и подержанные детали.
Uz salonu godīgi nevedīšu, atkarībā no problēmas un tā bojājuma. Iespējams, taisīšu pats arī varbūt. Servis brauc. Tagad jau uz servisu. Agrāk pats taisīju. Dažkārt šoferīšus piemeklē šādas nelaimes. Tiek iegūti netīši skrāpējumi, buktes vai kāds cits neliels bojājums. Ja esat nonācis līdzīgā situācijā ar savu spēkratu, neķeriet kreņķi, bet dodieties uz pieejamiem restaurācijas servisiem. Smart fix tāpēc, ka tas ir principā smart ir gudrs un fix ir tā, ka domāts remonts vai no kaut kāda angļu valodas sanāk nofiksēt, salabot. Svarīgākais tas, ka mēs atjaunojam šīs detaļas. Mēs nevis kaut kāds mainam, tur liekam pa jaunam, bet atjaunojam konkrēti tieši esošās detaļas. Izmantojam patentētus dāņu materiālus un viņu tehnoloģijas, kuras nebūs nevienā citā servisā Latvijā. Uzsvaru mēs liekam varbūt šobrīd nevis uz kvantitatīvu darbu, bet uz kvalitatīvu darbu. Mēs, varbūt izdaram mazāk, bet mēs darām kvalitatīvu, jo mums ir ļoti svarīga šī klienta uzticēšanās. Es esmu izgājis šo certifikāciju Dānijā, kur ir veikts pilns visu šo produktu apmācības. Plus es esmu instruējis savus darbiniekus, apmācījis uz šiem produktiem, plus vēl arī pašmācību ceļā. Ja ir kaut kādas situācijas, mēs arī internetā ir ļoti daudz resursu, kur mēs varam iegūt dažādu veidu informāciju, lai saprastu, kā tur labāk novērst kādu bojājumu. Lai gan uzņēmums ir tikai nesen uzsācis savu darbību, tas jau ir devis iespēju iegūt noderīgas un praktiskas zināšanas jaunajiem šīs nozares censoņiem. Mēs esam izaudzinājuši vienu darbinieku, kurš principā atnāca šeit strādāt, kuram bija tāda, varētu teikt, nojausma par to, kas jādara. Un kaut kādu nepilnu gada laikā mēs esam izaudzinājuši ļoti kvalitatīvu darbinieku. Un, līdz ar to es domāju, ka tas arī parāda, ka ir iespēja arī jaunajiem nākt un mācīties, un, ja sanāk, aiziet, un viņi var arī to apgūt. Vienmēr sarežģījums ir kaut ko jaunu iemācīties, jo pirmās reizes nevienmēr sanāk. Tas jau kāds vecs teiciens, pirmos kucēns slīcen, bet tā mums arī kaut kas luk tur nesanāk, tad mēs viņus pārtaisām pa jaunu, kamēr sanāk. Visu, ko es iemācījies, ir strādājot tikai un vienīgi. Kā saka, mācoties gan mājās, gan darbā, atgūstot kaut ko jaunu, tāpat kā šie lukturi, tie arī kaut kas jauns man ir. Šīs profesijas pārstāvji mēdz pārsteigt klientus ar savu meistarīgo veikumu. Interesantākais laikam ir tas, kad atzina vienu mašīnu uz lukturu restaurāciju, kur tam cilvēkam bija ļoti bojāti lukturi, un viņam bija darba kolēģi no viņa paņēmuši šo mašīnu. Pateikuši, ka mašīnā ir kaut kas noticies, un viņi ir aizvest uz servisu. Kad viņi bija, man liekas, viņi pateica, ka viņas sasista vai kaut kas tāds. Un tad viņi vienkārši darba kolēģi bija uztaisījuši savam kolēģim dāvanu tieši šo lukturu restaurāciju. Un, kad viņš atbrauc pakaļ mašīnā, viņš bija ļoti lielā kaifā. Man svarīgā īpašība ir attieksme pret darbu. Tas ir, tev ir jābūt kārtīgam, tev ir jābūt uzcītīgam, tu nedrīkst būt slings. Principā, jā, pati svarīgākā ir jābūt kārtīgam, jo, ja tu visu dari kārtīgi, noliec mantas vietā, paņem, ievēro visas instrukcijas, kā tur, process ir jādara katrs, tad tev tas arī sanāks. Ja tu mēģinās tiklīdz kaut ko haotiski, pa roku galam, viss. Lai izvairītos no automobīļa bojājumiem, Kivija aicina: brauc ar prātu. Nepilnas 30 minūtes ir aizvadītas, un tād mums ir laiks atvadīties. Šīs nedēļas raidījumā ielūkojamies diezgan plašā tematiskā gammā, sākot no veselības, beidzot ar transporta līdzekļiem. Tieši tā. Ar jums kopā bija Raitis un Simona. Tiekamies jau nākamnedēļ.